Dāmas un kungi, labdienas svētkos! Nacionālajai bibliotekai 105 gadi, uzceltai ēkai 10 gadi. Es apzināti nesākšu uzrunāt klātesošās dāmas, bet teikšu, direktori, Andri, mums ir prieks tevi gaišajā ietērpā redzēt uz skatuves, jo tu esi aizvadījis vienu ļoti darbīgu, gaišu periodu savā dzīvē. Un viens no, droši vien nekļūdīšos, gaišākiem momentiem ir uzcelta Nacionālā biblioteka. Brīžos, kad nācija jau turpat vai neticēja bibliotekas iespējamībai, mēs vienmēr teicām, ir divi cilvēki, kuri viennozīmīgi tic, ka biblioteka būs, un tas ir Gunārs Birkerts un Andris Vilks. Mēs šodien iezīmējam arī skatu uz Gunāra Birkerta 100 gadu, 25. gads, Gunāram Birkertam šīs ēkas autoram būtu 100 gadi. Un zīmīgi, ka vienā uzrunā, zīmīgā uzrunā atklājot šo ēku un akcentējot Andra Vilka devumu procesā, Gunārs Birkerts tā ieturēja pauzi un teica, nu jā, mēs visi zinām Andris Vilks. Patiesībā es domāju, varbūt Lauva, jo viņš bija diezgan izveicīgs šī procesā. Bet, ja mēs tik daudz pieminam Gunāru Birkertu un Andru Vilku, mēs pēc brīža arī skatīsim video. Man ir prieks, ka šī sarunā mums piekrituši piedalīties Dzindra Mukāna, Nacionālās bibliotekas izpildu direktori un visos procesos klātesoši, Nita Apsīta, un Nitas nopelns ir tieši bibliotekas ēkas būves sagatavošanas process, jo visi programmatiskie dokumenti, telpu, saraksti, platības, vajadzības ir Nitas, varbūt mūža nozīmīgākais darbs. Tad man blakus viens no Gunāra Birkerta tuvākiem kolēģiem, Mārts Mežulis, arhitekts un zinošs par visu procesu. Un mūsu mājā, tie, kas dzīvo Nacionālajā bibliotekā, no rīta līdz vakaram zina, ka Ilmārs Kovskis ir mūsējais. Un es bez jebkādas ironijas teiktu, Ilmāra, varbūt tu kā cilvēks, kas nav bijis tieši iesaistīt bibliotekas būves procesā, vari paskatīties uz biblioteku kā lielo patiesību. Tā biblioteka ir un mums kalpo. Paldies, tas bija mazs ievads un iepazīstinājums. Tagad es lūkšu 4,5 minūšu video ar Gunāra Birkerta sacīto. Lūdzu. Latvijas bibliotekas projekts bija 13. bibliotekas projekts, ko jūs radījāt, un tas bija jau pirms 10 gadiem. Vai kāds no citiem jūsu biblioteka projektiem vai projektiem vispār ir tik ilgi gaidījis līdz realizācijai, tik daudz apspriests un arī, starp citu, samazināts? Nē, es domāju, tas ir jauns rekords. Jā, 10 gadu. Mēs sākām 89. gadā programmu tā tālāk. Kā jūs uztverat šo ilgumu? Vai tas, jūsuprāt, varbūt nācis par labu? Vai... Es viņu uztveru, zinot, kas, teiksim, notiek vēsturiski Latvijas politiskā dzīvē un tā tālāk un visas pārmaiņas, es ar vienu esmu piemērojies tam, kas notiek un atstājis laiku, lai varētu pagaidīt atkal, lai rastos jauna strāva visā tajā domā un tam līdzīgi. Tā kā es esmu pacietīgi un optimistiski piegājis visam tam jautājumam līdz šim. Vai jums vienmēr ir bijusi saprotama tā vilcināšanās, kavēšanās un neizlēmība, tik līdz ir bijusi runa par konkrētu naudu, kas būtu jādod, lai sāktu celt? Faktiski beigās es esmu sapratis, bet man ir bijis pagājis laiks, kamēr es nonācu līdz tam punktam, un galvenokārt līdz ar to, kad es varēju lasīt Latvijas presu un tā tālāk, es biju informēts vairāk ir mazāk, kas notiek un kāpēc un tā tālāk. Man nav sveši apstākļi Latvijā, un tā kā es biju diezgan pielaidīgs, varētu teikt. Es domāju, ka es zinu, ka tas notiks, bet ka tur jau jāpagaida. Ka labs nāk ar gaidīšanu. Jā. Kas ir biblioteka? Es zinu, un sevišķi Andris vienmēr saka, ka biblioteka ir vieta, kur glabājās tautas kultūras vērtības. Glabāsies, un tā ir vieta, kur radīsies jaunas
kulturālas vērtības. Jo, kad mēs tā domājam, tā ēka pati ir tā kā āda. Tās vērtības ir iekšā. Tā ēka ir tā, kas viņas tur savā iekšienē. Un līdz ar to kādreiz tā doma par biblioteku paliek, ka tur redz tik to arhitektūras ēku, bet neapzinās, ka tur iekšā ir tās vērtības, ne jau ārā, iekšā tās vērtības. Tā kā pie tā mums būs jāpierod, kad mums jāredz biblioteka kā vieta. Šī ēka ir mūsu kultūras identitātes simbols. Un tas ir ļoti svarīgs, jo mums tādu simbolu ir, teiksim, 4. Ir Nacionālā opera, ir Nacionālais teātris, ir Nacionālais mākslas muzejs un Nacionālā biblioteka. Un tie ir tie 4 stūrakmeņi, uz kura mēs stāvam kultūras ziņā. Arhitekti nav zinām kā runātājiem, kā jūs redzat, man neiet pārāk gludi, bet viņi ir darītāji. Un tā kā es minēju, un es gribu atkārtot, jums ir jāredz, jums ir jāskatās, jums ir jāvērtē, ko jūs redzat. Jo šādā veidā ir viss pateikts. Man šī siena runā. Es dzirdu, ko viņi saka. Es gribētu, lai jūs dzirdiet, lai jūs saprotiet un redziet, un ka jūs skatīties uz citām lietām, pa balkoniem, es domāju, par stāviem staigāt, jūs ieraudzīsiet dažādas citas, teiksim, interesantas detaļas, viņām jārunā uz jums. Un saprāt, viņām nav jārunā stiprāk kā grāmatām, Andri, piedodam. Grāmatas runā stiprāk, bet pēc tam var skatīties uz arhitektūru, un viņi var saprast. Es viņu saprotu, es viņu redzēju jau pirms viņi vispār parādījās. Jā, paldies Gunāram Birkertam. Viņa klātbūtnes faktors mums bija īpaši svarīgs, un ja jau Andri Gunārs tev pieminēja, mēs arī lūgtu tev pirmam dot vārdu, jo, kā jau teicu, šis ir tava mūža projekts, Nacionālā biblioteka. Lūdzu, bibliotekas direktors vēl līdz pirmdienas rītam Andris Vilks. Paldies, Jāni. Mīļie klātesošie, jā, liels prieks tiešām šodien piedalīties šajā sanāksmē. Un tā kā es jau šonedēļ briesmīgi daudz un gari runājis, tad es mēģināšu būt krietni īsāks un dot arī vārdu citiem, tāpēc es faktiski fokusēšos uz tikai dažām lietām, un būtu vēl daudz kas to, ko teikt un pieminēt, un šeit klātesošie cilvēki būtu ļoti svarīgi par viņiem arī runāt un tā tālāk, bet ir jārunā ātri. Pirmkārt, mēs tajā laikā, kad bibliotekas projekts sāka attīstīties 80. gada beigās, 90. gados, mēs Eiropas Nacionālās bibliotekas bija nonākušas tādā pilnīgi jaunā paradigmā, jo vairs sabiedrība negribēja paciest to, ka Nacionālās bibliotekas ir šauras slēgtas institūcijas, kurā ir galvenajā plānā ir grāmatu glabāšana, un kur ir tikai zinātniekiem ir noteikti darba laiki pieejami, un tas ir divas tādas konkrētas bibliotekas, kuras man liekas kā ļoti zīmīgas. Tā bija Britu biblioteka Londonā, kur bija darba laika, bija ļoti nodefinēti, tikai darba dienas līdz 5 pēcpusdienā bija atvērts lasītājiem. Un savukārt Frankfurtē bija valsts biblioteka, kur būtībā 60. gados jau tika uzcelta jauna nacionālā biblioteka, Die Deutsche Biblioteka, un tajā paradoxālā veidā, kur bija miljoniem lieli krājumi, bija 70 vietas lasītājiem, un pagāja tikai 20 gadi, kad
kad nolēma Frankfurtē, ka ir galīgi nepietiek ar to līmeni, kāds bija sasniegts, un tika celta pilnīgi jauna, Adegēlas štrasē tika celta pilnīgi jauna Nacionālā biblioteka, un šajos gadījumos pirmajā vietā bija tas, ka šīm bibliotekām ir jākļūst par pieejamai plašai visai sabiedrībai, un uz šī viļņa arī mēs tad sākām strādāt, un ja runājam par vietu, tad es gribētu atgādināt, ka vieta, kurā mēs šodien atrodamies, tika iezīmēta jau Rīgas pilsētas attīstības ģenerāla plānā 1968. gadā. Un tā ir saistīta vēl ar tām iecerēm un lolojumiem, kas bija jau arhitektam Modrim Ģelzim. Un būtībā pirmais tāds projekts šajā vietā radās jau krietni agrāk. Un tie bija tāds unikāls meklējums, tāpēc, ka pirms tam bija kādas 4-5 vietas Rīgā, kur bija iecerēts 20., 30., 40., 50. gados bija Daugavas otrā pusē, bija meklētas vietas, bet beigās nonāca pie šīs. Un tad, ja tieši par to vietu no ēkas viedokļa, izvietojuma viedokļa, man jāsaka uzreiz ir par Gunāru Birkertu. Mēs, kad sākām sastrādāties, es pie viņa pirmo reizi biju birojā Amerikā, un tad viņam bija tāds ļoti, ļoti garš fotonotinums, kur bija viss Daugavas krasts no Ķengara gala līdz pat Bolderājai, kur bija viss šī Daugavas puse bija safotografēta, un respektīvi Gunārs Birkerts meklēja to vietu, kā tas izskatīsies, kad biblioteka atradīsies tieši tur, kur viņa tagad atrodas. Nu jā, un par Gunāru runājot, tas bija ārkārtīgi interesanta šī sadarbība, jo, kā jau teikts, viņš ļoti labi jau zināja bibliotekas funkcijas, bet viņam ļoti svarīgi bija saprast biblioteku, tieši Nacionālo biblioteku visās detaļās. Mums bija biežas kopīgas brokastis, un tas bija nevis es, kurš viņam centās pa katru cenu iestāstīt, kas ir biblioteka, bet Gunārs ļoti daudz iztaujāja un gribēja saprast, kas ir biblioteka. Un tur jau bija tādas ļoti mulsinošas lietas, kā piemēram specfondi, grāmatu palātas, ja? tādas sovieta paliekas, kuras bija viņam nesaprotams un bija jāizskaidro. Nu jā, un tālāk tad mēs nonācām pie tās lielās struktūras, un šeit jau iezīmējās 3 lielie bloki, lasītāju bloks, krātuvi bloks un darba telpu bloks. Un tad, kad samazinājām vēlāk bišķi bibliotekas apjomus, tad nesamazinājām lasītāju daļu, bet samazinājās krātuves un samazinājās darba telpas. Uz tā rēķina tika par kādiem 40% ēkas apjoms samazināts. Un tad nākošā tās lielās dimensijas, ja mēs runājam par vietu un par biblioteku, bija pagrieziena punkti pret debesu pusēm, proti ziemeļu fasāde un dienvidu fasāde. Tas bija diezgan principiāli svarīgi, ka mēs pieņēmām lēmumu, Nita tam visam bija arī klāt, atcerās labi, ka mēs nolēmām, ka ziemeļu fasāde ir jāpagriež uz Daugavas pusi, uz Vecrīgas pusi, lai lasītājiem ir tā iespēja redzēt Rīgu, redzēt Vecrīgu, un darbiniekiem tad nācās samierināties ar skatu uz dienvidu pusi, un vēl toreiz bija tas piemineklis, kurš tika tikai pagājušajā gadā nojaukts, un uz to bija arī jāskatās. Bet būtība bija tā, ka mēs tolerējām. Un tur bija arī praktiski iemesli, jo jautājums bija arī par apgaismojumu, par dienas gaismu un citām ļoti svarīgām lietām, kas Gunārā, kā jūs zināt, arhitektūrā ir bijušas vienmēr būtiskas. Un tad bija arī svarīga izšķiršanās bija par pirmo stāvu, par vietu, kur tad biblioteka sākās. Jo tradicionāli mēs zinām, ka tās kontrolas punkti un tās biblioteka sākās no šī kontrolas punkta un jau ieejot pa galvenā ēkas durvīm. Un mēs diezgan kaut kā viegli visi vienojāmies,
ka pirmais stāvs ir jāatstāj absolūti brīvai pieejai, ka bibliotekai faktiski ir jāsākās no nākošā līmeņa, no otrā stāva, un tas atvēra šo te visu pirmā stāva platību priekš tādām iecerēm, kas bija pilnīgi visiem cilvēkiem publiski pieejamas. Tās bija izstāžu zāles, šī muzeja iecere, ziedoņa zāle un vispārējais, ko jūs arī šobrīd redzēt, un man liekas, tā bija tāda būtiska lieta. Tad es vēl gribētu teikt, ka arī ļoti liela uzmanība tika pievērsta mums visiem likās svarīgi, ka ir arī jābūt mākslas klātbūtnē, gan iekštelpās, gan ārtelpā, un tāpēc arī jūs varat sastapt bibliotekā gan dažādos stāvos, gan arī ārpus ēkas teritorijas dažādas interesantas mākslas lietas, kas man likās ir ļoti svarīgi, ka tās pavada bibliotekas un arī, protams, tā apstādījuma daļa Gunaram Birketam tā bija ļoti svarīga lieta arī tieši kāds ir šis ārējais šis parks. Un man jāsaka uzreiz, ka viens no tiem pirmajiem sapņiem bija arī promenāde. Un mēs tagad redzam, viss notiekās, pagājuši ir 16, 18 vai vairāk gadi, un beidzot šī promenāde top, bet patiesībā ir tās bija pirmie zīmējumi, pirmās skices, visas bija saistīts tieši ar to promenādes daļu, kuru mēs uzskatījām, ka ļoti svarīgi ir bibliotekai nodrošināt vieglāku piekļuvi pie Daugavas upes, un mēs pie tā arī piestrādājām. Un tad mazliet atgriežoties pie krājumiem, pie krātuvēm, tad vēl viens tāds ļoti būtisks risinājums, kas tajā laikā bija ļoti inovatīvs un izaicinošs. Mums ir ļoti liels brīvās pieejas fonds, tātad mums nav tikai slēgtās krātuves, bet šī brīvā pieeja. Un tajā situācijā, kad mēs sapratām, ka ienākot bibliotekā varbūt sākotnēji cilvēki pat īsti nesapratīs, vai tā ir biblioteka vai nav biblioteka, tad radās tā doma, kā mēs varētu to nodemonstrēt, un tad radās tā iecerē par tautas grāmatu plauktu, ka šim grāmatu plauktam simboliski ir jāatrāda, ka grāmata ir biblioteka pilna ar šīm grāmatām, un druskais tādas mākslīgas sienas, viss tā krāto tur arī atrodās, bet tautas grāmatu plaukts pats par sevi jau kļūst par tādu zināmu simbolu mūsu bibliotekai. Nu, un tad vēl tāda tiešām, kas jau, ko Gunārs ar teica par šiem dažādiem stāviem, mums likās diezgan svarīgi piešķirt dažādas personifikācijas lasītavām, dažādām personības saliņām. Mums, piemēram, Jāņa Pāvila II lasītava, mums ir Stendera lasītava un vairākas citas, kuras es tagad nenosaukšu. Un tāpat tās personības saliņas, kuras mēs saucam par tādiem fragmentiem, kolekciju fragmentiem, kur ir izvietoti dažādās vietās, nu, piemēram, Jāņa Stradeņa lasītava un vairākas citas tādas vietas. Un nu, tad arī tāds īpaši arī izaicinājums bija, kur mēs varam sastapt faktiski, es zinu tikai vēl vienu nacionālo biblioteku, tā ir Lietuvā, tās ir attiecības ar bērniem. Ja? Mēs lēnām izveidojās tā pieeja, ka bērni mums ir ļoti svarīgi un ka bērnu literatūras centrs ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Līdz ar to mums arī tagad viss 7. stāvs publiskā daļa ir nodota bērnu vajadzībām un tā tālāk. Un tāpat tās visu to bibliotekas struktūru iezīmē arī tādas lietas kā draugu telpa, jo mums bija svarīgi, lai biedrība justos kā savās mājās, ja draugu biedrība ir liels atbalstītājs un atbalsts, tad arī viņiem vajadzīga šī vieta, ja mēs runājam atkal par vietām, un tāpēc arī radās draugu telpa. Nu, tad vēl nāca burvīgā Jāņa Stradeņa ideja, ka Dainas kapi vajadzētu no Zinātņu akadēmijas ēkas pārcelt uz Nacionālo biblioteku, un tā bija atkal viena ļoti interesanta iecerē un viens, man liekas, arī ļoti, ļoti būtisks simbols bibliotekai un zīme bibliotekai, kas atkal šo vietu padarīja, ja tas, kā jau dažkārt teikts, ka par tādu kultūras vietu un no dažādos skatījumos, dažādos aspektos.
Un vēl mēs gribējām arī varbūt atbalstīt to, ka mēs neesam vieni paši pasaulē, Latvija, un tāpēc arī pēc ilgstošas un ļoti garas un milzīgi labas sadraudzības mums izveidojusies ir arī Kennedy lasītava, kuru faktiski ASV vēstniecība jau gribēja kaut ko sagaidīt jau 90. gadu sākumā, bet mums vajadzēja lūgt, lai pagaida, kamēr būs biblioteka, un tā mums mēs konsekventi pie tā nonācām, tieši tāpatās kā pie Dānijas kultūras centra un citām lietām. Un visbeidzot, kora bija tāds arī ļoti izaicinošs, ļoti svarīgs elements, kur daudzi visu laiku gribēja saprast, kas tur tajā korē būs galā, jo it kā funkcionāli tur neviens to jēgu nesaskatīja. Un mēs bijām iecerējuši tomēr un izdomājuši, ka tā būtu tā vieta, paliekošā vieta, kurā būtu atzīmēta visa Gunāra Birherta arhitektūra daļrade, un tas bija jāslēpt līdz pēdējiem brīdiem no visiem medijiem, no visiem, līdz mēs patiešām netraucētu varējām šo ekspozīciju izveidot, kura tagad arī, paldies Jānim, ka tāda mums ir, un tā ir tas, manuprāt, ir svarīgi, un kora ir, protams, visādos veidos ļoti arī sevi attaisnojusi, tur notiek brīnišķīgi arī koncerti, un, piemēram, Pēterim Vaskam tā ir mīļākā koncertu vieta šobrīd, mūsu ēkā par spītām. Un arī, protams, ka Ziedoņa zāle, par Ziedoņa zāli ļoti daudz mēs varētu arī runāt par visām akustiskajām lietām un par to daudzfunkcionālo risinājumu un iespējamību vai neiespējamību, kā viņa ir izveidojusies, bet tas vienmēr paliksies mūsu prātā tas, ka pirmais publiskais lielais pasākums bibliotekā bija saistīts tieši ar Imantu Ziedoni, tad, kad vēl bija melnais apmetums, nebija vēl nekādas apdares, apšavas, nekas vēl nebija, bet notika šis pasākums viegli, ar ko aizsākās tā bibliotekas tā publiskā dzīve, publiskā darbība un darbošanās. Tā laikam es pielikšu punktu ar šo. Paldies. Paldies, Andri. Paldies, mēs pieminēsim arī vēl citus ļaudis, kam īpaši nozīme bibliotekas tapšanā. Man prieks arī, ka auditorijā mēs redzam cilvēkus, kas ir pielikuši savu roku. Ja mums nebūtu Indrīts Builis no kultūras ministrijas, absolūti uzticama persona visos finanses darījumos ar būvniekiem, vai ne, Dzintri, mums ietu mazliet savādāk, un Dainis Šmits, kurš kopā ar Birkerti ir daudz projektējis un pēc tam ēku pieskatījis. Bet, Andri, skaisti paldies, tu pieminēji tādu kopīgu ainu, un arī minēji, ka biblioteka mainījās, programma bija lielāka, mēs slaidos redzējām. Nita, tu biji savu veidu programmas direktors. Varbūt īsi par to, kā tapa programma un kas beigās mums no tā viss iznāca. Tev ir savs mikrofons. Jā, labdien. Arhitekti Nita Apsīti. Labdien. Pirmais, ko es gribētu pateikt personīgi Andrim un Dzintrai, es ļoti pateicos par to lielo uzticību, ko es esmu no jums saņēmusi šajos daudzajos gados, jo tā bija tāda ļoti liela uzticība būt galvenam atbildīgam par šo programmu un par to, kas šeit iekšā būs. Protams, mēs visi strādājam kopā. Tas viss sākās, es atceros tajā pašā 89. varbūt 90. gadā ar absolūtu šoku, kad Gunārs Birkerts atsūtīja tādas veidlapas, kur vajadzēja izpildīt par katru nodaļu, par katru telpu iecerēto tādu milzīgi garu un ļoti smalku aprakstu. Es kā šodien atceros to, viņas tika izplatīts pa nodaļām, un kā tie cilvēki mēģināja tikt skaidrībā ar to, kas tad galu galā viņiem ir vajadzīgs un kas ir tas, kā tā biblioteka, teiksim, jaunā, lielā ēkā varētu strādāt. Jo jāsaprot, ka kur mēs visur nedzīvojām, to nevarēja saukt par biblioteku. Tā bija tāda telpu kopums, kurā mēs bijām izvietojušies dažādās vietās. Un līdz to ieraudzīja to kopīgo vīziju,
kā mēs gribētu strādāt turpmāk, nebija nemaz tik viegli, bet mēs to uzdevumu tikām godam galā. Aizsūtījām to milzīgo, toreiz jau tas viss notika papīrā. Mēs visu rakstījām ar rakstāmašīnu tādās veidlapās. Tas bija ārprātīgs darbs, bet mēs to izdarījām, aizsūtījām Gunāram Birkertam. Un kopējā platība, ko mēs toreiz tā kā gribējām, bija 77,000 kvadrātmetru. Jāsaprot, ka tas vēl bija padomu laiks. Mēs bijām tiešām dzīvojuši absolūtā nabadzībā. Un mums gribējās vairāk, lielāku, mums likās, ka mums būs 2 reizes vairāk darbinieku, mums likās, ka mums vajag 2 reizes vairāk telpas gan darbiniekiem, gan lasītājiem, gan grāmatām. Mēs gribējām daudz, lai mums beidzot būtu. Un pirmais variants, ko mēs visi tā kā zinām tajās skicēs, viņš arī tapušiem 77,000 kvadrātmetru, un tad nāca jaunie laiki, kad mēs sapratām, ka laikam jau no mums nebūs tik daudz to darbinieku skaitu, mēs stipri samazinājām, lasītāju skaitu, kā jau Andris teica, mēs tā kā nenolaidām to, mēs atstājām tos 1000 lasītāju vietas, tās ir bijušas no sākuma līdz šim brīdim, un parādījās variācija mēs iepazinām, kad ir tāda laba lieta kā mobīlie grāmatu plaukti, līdz to mēs varējām samazināt arī krātuvu lielumu, un tajā 95. gadā mēs nonācām pie šiem 44,000 kvadrātmetru, kas tagad ir tas bibliotekas lielums, kas ir uzcelts. Tie principi, uz kādiem mēs būvējām to programmu, bija vispār. Visus šos gadus mums bija 3 principi. Pirmais bija fleksibilitāte, otrais fleksibilitāte un trešais fleksibilitāte. Mēs mēģinājām visu taisīt tā, lai mēs nepārtraukti varētu mainīt, ja mums kaut kas gribās mainīt. Un par šiem jau 10 gadiem te laikam ir reta vieta, kas ir palikusi tāda, kāda viņa tos 10 gadus atpakaļ bija. Mēs esam mainījušies visus šos gadus, ir mainījušās nodaļas, mainījušies iemītnieki. Un tā fleksibilitāte, tas, ka šeit nav ļoti daudz sienu un nav ļoti daudz ierobežojošu lietu, ļoti ir palīdzējis bibliotekai attīstīties, mainīties un visādā ziņā strādāt atbilstoši esošajai situācijai, kāda ir vajadzīga. Es atceros sākumā, tad, kad mēs uztaisījām programmu IT nodaļa, man liekas, bija 4 darbinieki tādā mazā istabiņā. Paskatoties, kas tagad notiek mums ar IT nodaļu, viņa ir milzīga, izplētusies jau 2. mājā, un tas vien liecina par to, ka mēs nevaram nekad uztaisīt kaut ko ļoti stingru, cietu, nemaināmu. Un tas piegājiens, kas bija mums visiem kopā, man liekas, bija pareizs. Un līdz to mēs varam tagad dot iespēju bibliotekai augt, mainīties un attīstīties. Liels paldies, tev, Andris, ieskicēja to kopbildi. Tu programmātisko pusi biblioteka topot. Man pārsīgas piezīmes, kad Andris pieminēja Birkerta ekspozīciju, tad pamatā paldies Nitai par Birkerta ekspozīciju, drusku man un DD studijai. Savukārt, kad Nita iezīmē lielās mainības bibliotekā, tad Nita un tagad arī es, mēs esam tie, kas pieskatam, lai tā ēka paliktu tāda, kā ir, lai Birkerta gars un arhitektūra te dzīvotu nemainīgā veidā, jo kopš 23. gada Latvijas Nacionālā biblioteka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Bet tagad mēs tā kā jau ieskicējam to tapšanas procesu, un es lūkšu tālāk 2 ļaudīm arhitektu pusi. Taiskaitā Moda Ģelžbiloja, taiskaitā Sandra Laganovska, Andra Arbidāna un vēl citas kolēģis pārstāv šodien Mārcis Mežulis, un Mārci, tu varētu īsi to sadarbības modeli ar Gunāru, to vīziju, ko jūs realizējāt, un tad varbūt Zindra pievienosies kā gala lietotājs, vienmēr esot šeit klāt un skatot, lai biblioteka tur labi
funkcionētu. Vārds arhitektam Mārcim Apsītim. Mārcim Mežulim. Ir tāds Mārcis Apsīts arī, jā, Nitas privātais vīrs. Sveicien visiem. Es gribēju tādā gadījumā mazliet tā kā no tā procesa un iesaistīto cilvēku puses, jo, protams, ka tā 4. gadsimta laikā bibliotekas tapšanā, veidošanā bija iesaistīti ārkārtīgi daudz cilvēki, kuri katrs savā veidā, savu kompetenci robežās un savu iespēju mērā ieguldīja savu darbu, lai biblioteka šodien būtu tāda, kā viņa ir. Ja mēs runājam par procesu, tad nosacīti visu procesu varētu iedalīt 3 lielās daļās. Pirmais ir 90. gadu sākums, kad bija pirmie meti, un mēs strādājām kopā ar Birkerta biroju, vēl visi kopā Modra Ģelža birojā. Otrais etaps jau bija tehniskā projekta izstrāde, kur jau bija iesaistīts Hill International un daudzi atkal citi cilvēki, kas nodarbojas tieši ar projektēšanu, tā skaitā arī pasūtītājs jau bija konkrēti ar saviem pārstāvjiem. Un 3. posms bija būvniecība, autoru uzraudzība, kas atkal nāca ar saviem cilvēkiem, ar savu citu potenciālu. Un ja es tā skatos uz visu to periodu, tad patiesībā ir tikai ļoti nedaudz cilvēki, kuri tajā procesā piedalījās no pirmās dienas līdz pēdējai. Līdz nodošanai eksploatācijā un tālāk droši vien arī eksploatācijā. Tātad pirmais ir, saprotams, Andris, kurš visu to domu bija izauklējis un bija patiesībā viņas visas tās domas stūrakmens. Otrs bija, protams, Gunārs, kurš sāka ar pirmajām skicēm un beidz arī ar runu pie nodošanas eksploatācijā. Tālāk es gribētu pieminēt šeit arī Modra Ģelzi, kurš gan nepiedzīvoja ēkas atklāšanu, bet savā laikā ar savu personību un savu ieguldījumu deva ārkārtīgi daudz, lai Gunārs atrastu šeit atbalstu visām savām idejām un atrastu arī vietējo projektētāju un sabiedrības ziņā izpratni. Tālāk, protams, Nita bija visu šo laiku ar mums kopā. Bija vēl viens otrs mani kolēģi arī, kas piedalījās visu šī procesa laikā. Pārējos starposmos, protams, varētu uzskaitīt visus daudzos cilvēkus, kuri devuši lielu ieguldījumu gan no Hill International puses, gan no inženieru projektētājiem, gan no kultūras ministrijas un pasūtītājiem, un neapšāvām arī no būvniekiem, kur bija daudzi no viņiem bija tādi, kas tiešām deva lielu ieguldījumu, lai biblioteka būtu tāda, kā viņa ir šodien. Protams, es negribu šeit uzskaitīt, jo es pieņemu, ka es varētu kādu nenosaukt, kas būtu vienkārši negodīgi. Un pēdējais, ja mēs runājam tieši par Gunāru, par to, kā Gunārs, viņš starp citu pieminēja faktu, ka viņš šo ēku ir no paša sākuma jau zinājis un sapratis, tad es varu vienu tādu nelielu ilustrāciju, kad biblioteka jau bija, karkas bija uzbūvēts un sāka darboties lifti. Tanī laikā Gunārs to autoru uzraudzību vadīja, būdams Amerikā, un ārkārtīgi retas reizes atbrauca, bet ik pa mēnešiem 2-3 viņš atbrauc, un tad, kad bija sācis darboties lifts, viņš nekad nebija bijis augšā bibliotekā. Un es jau tur, kā ikdienā, tur pa to ēku dzīvodams zināju visu, un atbrauc Birkerts, un es viņam saku, kad vajadzētu uzbraukt augšā ātrijā uz pašu augšu, tur var pieiet pie ātrija malas un ārkārtīgi labi redzēt to ēku. Viņš teica, labi, jā, braucam, mēs tagad uzbraucam augšā, un es tā gaidu no viņa, ka būs kaut kāda reakcija. Es saku, un kā? Viņš saka, bet es jau zināju. Es šito jūs nezinājāt, bet to, kā tā ēka izskatīsies, es zināju, tā kā tas man nav pārsteigums. Tas, laikam, no manas puses šobrīd viss. Paldies, Mārci. Es ceru, Dzintra, ka gala lietotājiem ēka bija pārsteigums, bet es gribu pieminēt, ka daudzajās sanāksmēs strīdos, un Indrīts man var apliecināt, tā ir patiesība,
Viegli negāja. Paldies Dievam, Nacionālās bibliotēkas direktors bieži brauc komandējumos, viņš bija pasaudzēts, viņš pateica savu skarbo viedokli, un tad uz kādu mēnesi pazuda, bet Dzindra bija nemainīgi klāt, un bija spiest sekot visiem dokumentiem līdzi un visiem procesiem, un gādāt, lai ēka tāda, kā visi klātesošie, un ne visi klātesošie bija iecerējuši būt. Dzindra, varbūt tavs viedoklis par šo laiku. Paldies par iespēju. Šodien piedalīties šajā brīnišķīgajā diskusijā. Man tāds mazs komentārs. Uz mēnesi direktors nekad nebija komandējumā. Tas vienkārši nevarēja būt no juridiskā viedokļa. Tik ilgi es to aizņemtību arī iedomājos. Es saprotu, jā, es pilnīgi saprotu. Jā, šis bija, man tomēr jāsaka, viens brīnišķīgs laiks. Viņš bija ārkārtīgi smags. Atskatoties uz visu būves laiku, un ne tikai būves, bet arī tieši ievākšanos periodu, es gribu teikt, es abrīnoju, kā mums tas viss izdevās. Man arī jāsaka milzīgi paldies, Andri, tev pirmām kārtām. Man liekas, līdz galam mēs vēl neesam to novērtējuši, to neatlaidību, drosmi, uzstājīgumu, ar kādu tu gāji, uz ministriju, ministru kabinetu, uz Saimu, pie prezidentiem un katru reizi pārliecinot. Es arī esmu tas acu liecinieks, kad mēs ļoti gaidījām to brīdi, kad apstiprinās ēkas būvniecību. Un katru reizi sagaidot direktoru bibliotekām, es biju jau aizskrējis uz veikalu un nopirkuši šampanieti, jo kā tu pēc tāda bez šampanieša un bez šaušanas augšā to, ja šo brīnišķīgo ziņu saņemot. Un es sapratu, ka atkal nē, un atkal nē, un atkal nē. Un tā direktors gāja, un man liekas, tiešām abrīnojumu izturību tam laikam. Un tai pašā laikā pienāca brīdis, ka mēs saņēmām jāvārdu, bet es šoreiz gan neskrēju uz veikalu pirms tam, un es biju pacietīgi, un mēs gaidījām. Bet mēs visi bibliotekā bijām tajā dienā sastingus un gaidījām Andri, ka viņš ienāks pa durvīm. Un viņš ienāca un pateica, jā, mēs celsim biblioteku. Un tā bija brīnišķīga diena, brīnišķīgas atmiņas. Bet tad sākās lielais pamatīgais darbs. Un man jāsaka milzīgi paldies visam kolektīvam. Tagad šobrīd jau šajā kolektīvā ir notikusi arī diezgan liels izmaiņas. Ir darbinieki, kas aizgājuši pensionējušies, ir darbinieki, kas aizgājuši taisaulē, un ir atnākusi jaunā paudze, un mēs ļoti cenšamies šobrīd arī jaunai paudzei nodot to ziņu un to informāciju, kādu mēs dzīvojām un kā tas viss notikās. Jo tas laiks, ko ieguldīja darbinieki, bija ļoti liels un pamatīgs. Un mēs paši bijām tie, kas plānojām, kā jau Nita teica, cik reizes mēs vakar stundas neskaitījām. Mēs vienkārši sēdējām pie plāniem, rēķinājām, kā grāmatu ceļšies, kā lasītāju, kā brīvā zona pārvietošanās notiks un tā tālāk. Un tad tiešām pienāca 2014. gads, 18. janvārs, grāmatu ķēde, un mēs no rokas rokā ienesām pirmo grāmatu šeit, bibliotekā, un šeit arī mūsu galvenajā grāmatu plauktā viņa arī atrodās. Un tas bija pirmais sākums, un es gribētu vēl vienu lielu uzsvaru likt tam, kādā veidā tas notika. Tā bija milzīga plānošana, ko neveic neviens cits, kā tikai paši LNB darbinieki. Jo šīs grāmatas izgāja tā kā tādu attīrīšanās ceļu, jo viņas visas bija dezinficētas, sakārtotas, kuru vajadzēja restaurēt, nolikts uz restaurāciju. Un tikai dezinficēts viņas nonāca bibliotekā un stāv pēc stāvam arī tika šeit izvietots. Un tas unikālais gadījums ir tas, ka mēs nevienu dienu, nevienu stundu nebijām pārtraukuši apkalpot lasītājus. Un kad es ārzem viesiem kādreiz stāstīju, nē, mēs paši to darījām, un mēs nevienu nebijām apstājušies, viņi sākumā neticēja, un tagad tu stāsti jau detaļās, jā. Viņi saka, kā jums nebija neviena firma? Es saku, jā, mums bija firma, transporta firma, bet loģistikas firma bijām mēs paši. Un tas bija milzīgs un ļoti atbildīgs darbs.
Un es šodien šeit izprintēju arī mūsu stāvu atvēršanas svētkus, kādi mēs bijām 2014. gadā. Un šodien reanimējot atmiņu, kā mēs vērām un kā mēs viņu nosaucam par kaskāžu pasākumu, es arī varu teikt, brīnišķīgi. Biblioteka dzīvo vēl šobrīd. Mēs esam biblioteku apdzīvojuši, centušies pa šiem gadiem viņu nepazaudēt, saglabāt to vīziju un mērķus un uzdevums, ar kuriem mēs ienācām šeit, un tā arī turpināt. Jā, šī brīnišķīga reize, es tikai pāris vārdus pa Gunāru. Man arī bija tā iespēja satikt šo brīnišķīgu unikālo cilvēku. Un man viņš ir palicis atmiņā, ka kaut kāds ārkārtīgi stingrs, noturīgs tajā pašā laikā ar ārkārtīgi dziļu un pamatīgu tādu uzsvaru liekot latviešu tautai un tautas tiešām tām saknēm, kas ir šeit, un cik viņš ārkārtīgi labi jūta, kas mums vajadzīgs. Es saprotu, Andri, ka tas bija arī pamatā tavs ieguldījums, jo jūs jau roku rokā strādājāt, un tāpēc viņš arī tik ļoti mūs saprata, un tur nereiz nevajadzēja neko apstrīdēt un runāt. Es vienmēr brīnījos viņa krāsas izjūtas, es jau par to esmu teikusi, kā viņš redzēja tajos palēkajos toņos dažādos, tās nianses, ko mēs neredzēja, bet viņš redzēja, viņš vispār bija fantastisks. Un šodien, piedodiet, es gribu pieminēt vēl dažus cilvēkus, arī Zigurdu Magoni, kas uzsāka šo visu būves darbu, un viņa kredo bija atļaujiet strādāt. Un man šie vārdi ir palikuši atmiņā ļoti, jo mēs pārāk daudz reizēm runājam, bet ļausim strādāt, ļausim notikt labām lietām. Un paldies par šodien, par ideju un par iespēju šeit būt. Dzintri, liels paldies. Ja mēs vēl pieminam tos ļaudis, tad noteikti mums jāatcerās UNESCO 99. gads. 2 bibliotekas pasaulē ir atbalstītas tieši Aleksandrijas biblioteka un Latvijas Nacionālā, un tur, protams, Ainai Nagubats Ābolai ir milzu nopelns. Mēs pieminām Modri Ģeles, Sigurdu Magoni, droši vien Bruni Rubes arī jāpiemina, jo viņš daudz darīja. Un tad atbalsta biedrība vai fonds, kā nu kurā periodā tas saucies, Arvils Ašerādens, šodien Kārina Petersona, daudz citi ir roku pielikuši. Mēs visu laiku par tiem cilvēkiem, kas tos ķieģeļus likuši vai klāt bijuši vai kaut kā sekmējuši. Ilmār, tu ikdienā esi bibliotekā, vadi meditācijas nodarbības, runājies ar ļaudīm, gudri tu lieto šo vietu kā kultūru vietu. Tavs skats uz Nacionālo biblioteku, tās 105. dzimšanas dienā un ēkas 10. gadskārtā. Ilmārs Latkovskis. Paldies un prieks par iespēju būt starp īstajiem cilvēkiem, pateicoties kuriem šī Gaismas pils, Birkarta biblioteka ir radusies īstajā laikā un īstajā vietā. Jā, tad, kad Jānis man uzrunāja šeit piedalīties, es tiešām jutos sākumā, ka es te būšu 5. ritenis, bet, ko tur daudz tielēties. Un tad gan es padomāju, jā, es vadu meditācijas telpu, un es gribētu runāt par tās saistībā grāmatām un tekstiem, bet es teikšu tikai, ka tas parāda ka biblioteka ir attīstībā. Un tad es vēl padomāju, ka janvārī būs 8 gadi, kopš tā meditācijas telpa ir, un man bija atklājums, ka bez meditācijas telpas tā biblioteka būs bijusi tikai nepilnus 3 gadus, un tad vēl lielākais atklājums man bija, ka tikai 2014. gadā šeit biblioteka funkcionē, jo man liekas, ka tas jau ir mūžība. Acīm redzot, ka ir daudz notikumu bijis. Bet tad es atcerējos vēl vienu pagājušā gadsimta pēdējo 5 gadu notikumus, un es biju gan mazliet iesaistīts, jo tad bija diskusijas, vadīju vienu televīzijas raidījumu, un labvakars tur organizēja diskusiju jaunajā Rīgas teātrī par šo Gaismas pili, un es teikšu, ka tāda galīgi nerādījās,
kaut kas te varētu būt, jo tie visi gribētāji arī runāja, nu tā, pa debesīm mazliet gramstoties. Ideja visiem patika, bet reti kurais ticēja. Bet nu bija īstie cilvēki, un es teiktu, varbūt arī īstajā laikā, jo, ja būtu mazliet ātrāk, varbūt arī kaut ko nokavētu, lai tiktu mūsdienu laikam līdzi. Ja būtu mazliet vēlāk, tad jau mēs būtu iebraukuši tai digitalizācijas laikmetā un varbūt arī teiktu, ka nevajag tik milzīgi to visu. Tā kā, pateicoties īstiem cilvēkiem, viss ir noticis. Pie reizes izstāstīšu varbūt atraktīvāku sadzīvisku, filozofisku iespaidu. Vakar man nācās uz šejienu braukt ar taksi, un tas šoferis bija dikti runātīgs un teica, ka viņš nekad te nav bijis vēl, bet svētdien, nezinu, kāpēc viņš svētdien tieši minēja, vajadzēšot apmeklēt, jo esot dzirdējis, ka iekšpusē esot daudz smukāk nekā no ārpuses tas viss izskatoties. Es gan piederu tiem, kuriem patīk biblioteka arī no ārpuses, bet es pieņemu, ka dažiem cilvēkiem var būt. Tad es viņam ieteicu, ka, lai paskatās tumsā, tā kā tā biblioteka spīd un ir izgaismota, un tad to gaismu labāk saredzēs arī dienas laikā. Bet tā vēl viņš teica, tur varot uzbraukt arī korē un labi paēst. Un tas met tiltiņus to multifunkcionalitāti bibliotekas, kas, protams, ir laba lieta, bet kas arī ir liels izaicinājums. Uzreiz gan teikšu, ka darbinieki šeit lieliski tiek galā ar to, bet šeit no iekšpuses, no tā dizaina, gan simboliski, man liekas ļoti svarīgi, ka tās grāmatas tur ir uz augšu. Sākumā varbūt nevar tik daudz redzēt, bet pamazām kāpjot uz augšu, aizvien vairāk un vairāk, un tāda atklājas teksts mums nav svarīgs, tie ļoti provokatīvais, bet ļoti vajadzīgais. Un, manuprāt, tas simbolizē to nepazaudēt tomēr to saikni ar grāmatu un tekstu. Un es domāju, ka digitalizācijas laikmetā un tie digitalizētie materiāli ir ļoti laba lieta un vajadzīga, bet arī interesants izaicinājums bibliotekām kā tādām. Bet es jūtu, ka šeit ļoti labi ar to tiek galā, un radoši būs daudz interesantu lietu nākotnē, un es domāju, ka atliek novēlēt, lai biblioteka nav grāmatu un tekstu mirtuve, bet iedod dzīvību grāmatām un tekstiem ar tām visām apkārtējām multifunkcionālajām norisēm, kas šeit notiek. Paldies, Ilmār, par tādu saudzīvisku filozofisku ieskatu. Protams, ka grāmata šeit ir absolūti godā, lasītājs ir mūsu dievs. Es tikai vēlreiz atgādināšu sarunas noslēgumā tās robežšķirtnes vai tos īpašos gadus, tātad 88. gada Ziemassvētki, Gunāra Asara zvans Gunāram Birkertam, 89. gads pirmā skice, zīmīgi es izvēlējos video, kur Baiba Strautmane saka, 10 gadi jau pagājuši un nekas nav noticis. Šodien mēs svinam tieši 10 gadus uzceltai ēkai. Tā 98. gads atbalsta biedrība, top 99. gads UNESCO atbalsta, 2014. gads ēka uzcelta, sāka funkcionēt, 2023. gads valsts nozīmes arhitektūras un kultūras piemineklis, un šodien 10 gadi. Paldies visiem šodienas sarunas dalībniekiem. Ja neesat noguruši, pēc 6 minūtēm varam augšā skatīt nelielu Gunāram Birkertam veltīt izstādi par viņas Itālijas projektiem. Nav noslēpums. Birkera ģimenei bija un joprojām ir vasaras rezidents Itālijas kalnu ciematiņā Cività di Bagno Reggio, arī par to nedaudz. Tas šodienas turpinājumā, jo nākošais gads, 25. ir Gunāra Birkerta 100 gads. Paldies vēlreiz visiem un lai jauki svētki! Paldies!